No ko, ar Evarito dodamies uz Konto stadionu. Evar, vēl kā baži, kā būs melni oranžie šorti pie formām, vai ne? Jā, ļoti liela baža. Savukārt es parunāju gudiem cilvēkiem. Arkādī to bišķi satika pagalmā. Kurš tā teica, ka viņš tic, ka mēs varam paņemt 3 punktus. Ir silts un augsts vienlaicīgi, nevar saprast. Mēs esam satuntlējušies tā forši, kad reāli ir džemperī un vieglā jāciņā ir karstējot, bet, nu, varbūt tāpēc, ka mēs vienkārši neesam baigi sportiski, un mēs svīstam. Kāpēc? Mēs ejam uz Labieti vēl drusku pasildīties. Mazliet. Es zinu, ka fani pulcēs Bierhausā, bet tas galīgi nav pie mūsu hausā. Vai te kāds Labietie būs, varbūt? Pagaidām tukšs. Kaut kādi cilvēki ir, bet viņi toči arī ne uz futbolu. Tuvojamies stadionam un vēl aizvien es jūtos nepareizi kaut kā, jo pirmo reizi 20 gadu laikā es iešu uz preses vietām. Un gribu saprast, kas tajā pusē stadionam ir izklaides kādas, ko piedāvā, bet jūtos kaut kā nepareizi, jo sirsniņa velks to H sektoru. Bet, nu jāpārbauda ir. Kaķi saka ņau, bet H sektors saka 11. Šo maču atspoguļās Igauņu brigāde. Lūk, busiņš ar Valkas novada logo. Izstījās, ka Valkas novads atvedis savus mazos futbolistus uz šo lielo spēli. Arī talismans ir ieradies. Papaskать Вадима Марки. Когда у Вадима? Вадима в именинах нету. Нету? Вообще нету. 22 не записанный май есть. Есть Владимир. Нет, Вадим, да? Нету Вадима, нету. Я запишу тогда. Не знал. Вот. Нету, я запишу. Ну ты знаешь. Ты знаешь, Рим. Я запишу на 29 февраля. Vadima nav. Esmu ieries laicīgi 20 pāri 6, rinda vispār nav. Par ko jūs cepaties RFS uz izlašu spēlēs kādas rindas? Nav rinda, nāc laicīgi. Zini, kāpēc nav rindu? Tāpēc, ka cilvēki ieraudzīja, kādās izlases formās mēs šodien spēlēsim. O, legenda. Nu, kāds rezultāts? Kā spēle beigsies? Šodien? Jā. 1-1. No tavas mūsu dieva ausī. Čau! Es kaut ko man atsūtīju Rīgais, ka kaut kas esot, nezinu. Apgredzenos man lūdzu. Tā kā gulbi. Kā tev patīk formas jaunās izlases? Nepatīk. Tā oranžā krāsa. Sit 5. Parād kā. Ok. 11. Šitās bija smukas, jā. Es redzu, pēc izmēru. Ok. Ir replikas parādījušās 60 eiro. Šādas te. Un ir oriģinālais krekls 115. Nu jā. It kā formas, krekls un formas. Prasīties tur ir klāt oriģinālais krekls. Tā kā un tas ir treniņu krekls vienkārši. Bet jā, arī normāli. Ir normāli. Tā man Jelgavas fans palūdza būt programmiņu. Nesēju medīt programmiņu. Man jau nevajag, bet tas ir Džeks ir leģenda. Ko es satiku mūsu Aivi. Un mēs esam pēdīt, kas šeit pa izklaidēm pieejams. Nu, telpa ziņā točinā Daugavas stadions ir daudz pateicīgi. Tas ir Daugavas daudz pateicīgi, tur ir plašums un tur tā, kur būtu aktivitāti. Šeit pašlaik ir tā kā, un viss tās tā kā tipiskā Rīgas Eirokausas spēlē ar vairāk alsteltīm. Kas komentē spēli? Tu esi šeit, Arkādīs šeit. Kaspars Gorkšs. Ok. Un Auziņš droši vien. Savējais. Tavuprāt, mēs varam paņemt šo spēli? Jā, varam. Tāpēc, ka Ziemeļmaķedonija ir diezgan zemā punktā. Jāizdara pašiem, jārunā ļoti audzinātājiem, ļoti akurāti. Nevajag pašiem atvest. Pašiem nevajag atvest. Cerams, ka Kambudžas tikumi, likumi arī netiks pārnesti uz starptautisko futbolu šeit. Un ja Gudinskis nospēlēs stabilu maču, bet principā jāņem paši varam paņemt, jo Ziemeļmaķedonija nav 8. stāvs, bet nezinu, 4. stāvs. Mēs varam uzkāpt. Var kājām uzkāpt. Varam uzkāpt kājām, varam uzrāpties. Paldies! Tā vienīgā tāda aktivitāte šeit ir, tu vari locīt kastes. Uz ātrumu. Uz ātrumu 3 kastes salocīt. Jā. Saliec kastu un laimē. Citas aktivitātes es, diemžēl, šeit neredzu. Žēl. Notāks veidīgi piesēties vienkārši, jo te ir divas lielās telpas, divas dubultelpas, 2 telpas ar alu ir šajā pusē. Lielais smērču stēns, var salikt kasti, kas tuvoties ziemas mēnešiem, ja tas bezpiltnieks, piemēram, ir ļoti labi. Viesmīlības zona, nekā cita te nav. Viesmīlības zona. WC sektora ar viesmīlību, wow.
Nezināju, kas tas ir. Tas ir tā kā pusvips kaut kāds. Ja? Te ir stikla glāzēs, vinārs, ir uzkodas. Vau! Bija vajadzētu ar šo pusi, lai saprastu to, ka ir ārkārtīgi, kas ir viesmīlības zona reāli. Es pirmo reizi tā esmu, es nezinu. Ļoti garšīgas vecrīgas. Tā kā pusvips kaut kāds tas ir. Tas ir hospitality, kas ir šobrīd futbolā moderns un standarts. Kā tur var tikt, kāds biļets jāpērk tā kā? Re, kur B sektors plus viesmīlības zona. Un cik tas maksās? Plus pēc cenas klāt? Katram futbola futbola federācijas biedram pienākās 2 biļetes šajā pusvipā. Tie, kas var savus e-pastus vaļā, tie redz ielūgumus un var kluba prezidents ar vienu pavadošo personu ēst. Nē, mēs neesam biedri, tāpēc man nav e-pastā tas. Vai nu jūs nemākat e-pastu taisīt vaļā? Nē, mēs neesam biedri tā kā. Bet e-pastu mākat taisīt? Jā, bet nav. Nu tad nav. Esmu ļoti pozitīvs. Es ticu Latvijas izlasē, es ticu 6 punktiem šajā sabraukumā. Ziemeļmaķedonija nav komanda, kā pareizi Paulo Nikolato sacīja. Un tā tas arī ir. Elvis Elmas, viens no mīļākajiem spēlētājiem Napolī čempionu sezonā, vispār nespēlē Vācijā. Līdz ar to musēja noskries. Jagodīnskis pamatsastāvā. Vai tas ir pārsteigums? Nu, ja viņi vilka no Kambodžas, tad tas nav pārsteigums. Tev gribētu šo spēli komentēt? Latvijas izlases vienmēr gribētos komentēt. Tad daudz, ko arī pastāstīt par jaunajām formām, ar visādiem piedurieniem, ar oranžo, melno krāsu. Bet, lai Kaspars Korkšs izpaužas. Žalkavas komandā nespēlē viens Georgs. Tie šorti tiešām ir melni ar oranžu. Saturs labs. Rezultāts nav tik labs. Pirmā puslaika beigās uzspiežot tik momenti. Fani ir skaļi, atbalsts ir skaļš. Jā, un mums uz muguras ir influencer loža arī. Romuls, tur ir visādi cilvēki, ko es... Visādi cilvēki, ko es nepazīstu, bet Romulis pazīstu. Federācijas darbinieki, tur Ilja Poļakovs ir ziemas jakā, baltā kreklā, tā svētka redzams, ja. Sakot, spēles informators. Var arī uzpucēties, zikā. Poļakovs baltā kreklā, visi šlipsītē, tur tā. Tā kā pēdējo spēli. Tu tā kā parasti, Garām gājais. Kā tev spēlē? Es teikšu godīgi, ka nepatīk, ka tas viens goliņš iekrit. Tāds, it kā, vai pelnīts, nē. Nē, absolūti nē. Neizšķirts varētu būt pagaidām godīgs rezultāts pēc pirmā puslaika. Mēs pat bijām, man liekas, nedaudz interesētāki. Bet pat par spīti tam rezultātam, man liekas, otrā puslaikā mēs varam gaidīt labu kaspiņu. Spēlē labi, man patīk, ka mūsē spēlē. Jā, galvenais, ka praktiski bijis. Pārtraukumā te baigi kaut kas notiek, bet, Sveiki. Vai es drīkstu jums palūgt pārsvāt? Kam tas ir? Federācijā. Federācijā var, jā. Čau. Tas 20 gadus bija tajā pusē H sektorā. Un tagad atnāk, tāda ir normāli. Latvija! Kā es varu tikt uz mediju zonu, jo tāda te esot? Mediju zona. Kas te būs? Neesmu bijis. Mēģinu nofilmēt, ko Nē, jā, es saprast, kas te ir. Te Ilvers apēdis jau visu. Vairs nekas daudz nav palicis, bija daudz vairāk, bet man labāk patīk, īpaši uz vakaru. Paldies, jā. Atļāvos izmantot apēst vienu maizīti. Bija ok, bet tiešām nebija slikta. H sektors šobrīd piedāvā stāties fiziskās attiecībās ar spēles tiesnesi. 2-0. Kungi, šīs dienas spēle klātienē vēro 5001 skatītājs. Es teicu, ka būs pāri 5000. Bet maz. 5001 skatītājs. Es šeit futbola hype fonu, man likās, ka jābūt vairāk obligāti, bet tā kā Rīgas derbijas principā. Kompensācijas laikā Maķedonija gūs 3. vārtus un Tauta pamet stadionu. Mūsu savācās aplietī, laukuma centrā. Tiešām tas spēle bija labāk nekā rezultāts 0-3 ļoti nepatīkams. Jā, bet te jau pārdod to ideju. Bet to nevar pārdot. Tā kā, jā, bet malieši maķedonieši. Bet jāsaka tā, šī bija pirmā spēle šajā pusē preses ložā. Jā, futbolu tu redzi labāk. Pirmkārt, es esmu skaidrā, jo esmu izdzēris 2 alus, arī pirms spēles jau tā kā neko citu.
Es neesmu nolēkājies, nobļāvies. Nu, kaut kā tā, nu, H sektorā ir labāk, nu, tīri atmosfēras ziņā nekā šeit. Nu, tad tu sēdi tā, nu, jā, visu redzi. Arkādijs blakus, Arkādij, ko tu domā? Edmund, kādas tavas domas, nu. Bet, jā. Nu, ko gaida Aivaru, kurš bija H sektorā, pajautāšu arī viņam viņa pārdomas. Nu, tavas pārdomas par spēli. Es nezinu, jādomā, kas ir sliktāks, formas vai rezultāts. Es joprojām uzskatu, ka formas ir sliktāks. Ok. Kāda atmosfēra H sektorā? Top. Dzirdēju jūs ļoti labi. Forša un jauna dziesma repertuārā, riktīgi forša. Ļoti labi. Augam. H sektors aug, man liekas arī skaitliski un, kvalitāte. Skaitliski man likās, mazāk? Ka iepriekšējās spēles bija bijis vairāk. Jo pirmās rindas bija tukšas, tāpat laikā augšā nebija caura, viņš ir pilns tā kā līdz augšai. Tā kā varbūt vienkārši izvietojums cits bija. Zini, kas pamainījies? Es ievēroju, ka tagad, kad ir kaut kādi nejauši, kādam izslīd aus no rokas un tiek uzmests uz laukumu, ko nevajag darīt, jo es sots. Un, kā savs tie mazie pirostrobi, vai kā viņus sauc, nezinu tos nozaugumus, ka tie ir tagad apsargi iet klāt un prasa, kur var nopirkt, kur jūs nopirkāt, mums arī vajag nodarāt. Nu, kročā iet rivīnēs un mēģina savāķīt. Bet man liekas, ka neveiksmīgi. Nu tā, vienkārši. Kādā veidā savāķīt? Nu, kas notiek, kas tie pa dūmiem, kas tie pa vēpiem tādi stipri. Nu tā. Neko, nē, forši. H sektorā laba atmosfēra. Tiešām, es uzskatu.